tu pļaus tieši to, ko tu būsi iesējis. 1. Mūzes grāmatā, 8. pantā, 8. nodaļā, 22. pantā ir teikts tā. Dievs tā sacīja: kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Dievs nolika šos likumus pēc plūdiem, tad, kad Noa bija izkāps no šķirsta, kad viņš uzcēla altāru tam kungam un kad viņš upurēja savam dievam. Un Dievs apsolīja, ka viņš nekad vairs neiznīcinās zemi un ka viņš iestādīja sēšanas un pļaušanas likumu, tātad tas nekad nemitēsies. Un Jēzus mums arī sacīja, ka jebkura sfēra debesu valstībā pamatojas uz sējas un pļaujas principu. Viņš saka, ka mēs sējam zemē sēklu, tā uzdīkst un aug arī tad, kad mēs nezinām, kā tas notiek. Un tas rakstīts savukārt Marka evaņģēlī 4. nodaļā, no 26. līdz 27. pantam. Tāpat ir ar Dievu valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug tā, ka viņš pats to nenomana. Mēs visi labi zinām, kā darbojas sējas un pļaujas likuma lauksaimniecībā. Pareizi. Ja tu gribi dabūt tomātu, tev jāsēj tomātu sēklu, ja tu gribi dabūt burkānus, tev jāsēj burkānu sēklu. Tas ir skaidrs. Un galvenais pants Bībelē par sēšanu un pļaušanu arī mums skaidri saka, ka cilvēks sēj to, cilvēks pļaus to, ko viņš ir sējis. Tas ir Galatiešiem 6:7. Tā. Bet tas pats darbojas likums, tas pats darbojas arī citās, jebkurā citā mūsu dzīves sfērā. Piemēram, ja ģimenē vīrs uzskata, ka sieva viņu par maz mīl, vai arī otrādi, kā viņam būtu jārīkojas, lai viņu mīlētu vairāk? Jāpavēl riktīgi, jā. Jāsapurina un saka, ka mīli mani. Kā jūs domājat, vai tāds pieeja šai problēmai dot tādu labu rezultātu? Kāds varbūt ir izmēģināt. Bet ja mēs gribam nopļaut ražu, tad saskaņā ar Dievu vārdu mums ir jāsēj attiecīga sēkla. Un Jēzus saka, tad, kā visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, Mateja 7. Un ja mēs gribam saņemt vairāk mīlestības, tad mums vispirms pašiem ir jāsēj tā mīlestība citiem cilvēkiem. Ja mēs gribam, lai citi mīl mūs vairāk, tad mums ir jāmīl vairāk citi. Un Salmana pamācībās 18:24 Krievu Bībelē ir teikts tā: kas grib iegūt draugus, tam jābūt pašam draudzīgam. Es atceros kādu manu paziņu, kad es viņai biju uzrakstījis draugos tādu pagaru vēstulīti par to bijusī skolas biedrene, un par to, kā man iet, ko Dievs darīs manā dzīvē un tā. Viņa man atrakstīja, viņa saka, vai kā tu man iepriecināji, man ļoti patīk saņemt garas vēstules. Un es tā domāju, tā interesanti, neviens tā man nebija teicis. Un es domāju, jā, bet man arī patīk saņemt garas vēstules, tādas mīļas. Bet ziniet, tad pēc tam domāju, kad es viņas saņemu, tad, kad es vispirms esmu aizsūtījis viņas kādam citam. Pamatā tas ir tā. Es varu gaidīt draugos, ka man kāds uzrakstīs, kāds var uzraksta, bet pamatā es saņemu atpakaļ to, ko es esmu iesējusi. Un tur arī darbojas sējas un pļaujas likums. Ja tu gribi saņemt iedrošinošas zīmītes telefonā un vēstules pa pastu vai draugos, tad tev ir jādara tieši tas pats pirmajam. Droši vien, ka jūs visi zinat, kā gāja misteram Bīnam, kurš viņam laikam nebija draugu, un viņš pats sev rakstīja zīmītes un pats sev sūtīja vēstules pa pastu. Viņš bija tāds dīvains cilvēks, viņš priecājās par to. Bet es domāju, lai mums neiziet tāpat kā viņam, ka mums ir jāsēj tad citiem. Mēs jau gribam komunikāciju, nevis paši ar sevi, bet ar citiem, pareizi. Un to, ko tu sēji, to tu arī nopļausi. Un mums draudzē ir daži tādi cilvēki, varbūt jūs arī esat pamanījuši, kuri ļoti īpaši prot citus iepriecināt. Ar dāvaniņām, ar saldumiem, ar puķiem. Viņi pasaka, ka tu esi ļoti jauks, pat ja tu tā nejūties tajā brīdī, un ka Dievs tev mīl un tā. Es to esmu pamanījusi, un ziniet, tas kaut kas ļoti īpašs. Tāpēc, ka es visu laiku domāju, kā es viņu varētu iepriecināt pēc tam atpakaļ.
Un viņi visu laiku ir manā prātā, kad es nāku uz dievkalpojumu, es par viņiem domāju. Varbūt cits cilvēks es piemirsīšu, bet viņus nekad. Viņi ir tāds kanāls atvērts, ar kur Dievs var pludināt savu mīlestību, un īstenībā mēs katrs varam būt tāds kanāls pareizi. Ar savas mīlestības un draudzības došanu tu savus ienaidniekus var pārvērst par draugiem. Man bija tāda situācija, kad es aizgāju savu darbu esošo pirms 2 gadiem, tad man priekšniece ar visu savu būtību, ar visiem savām grimasēm, izturēšanos un skatienu un toni izrādīja, ka absolūti es neesmu viņas simpātija, ka es viņas acīs, neesmu nekas gandrīz. Un vai man bija patīkami? Es daudzreiz gribēju beigt no turienes projām, bet tomēr bija kaut kā tā, kad es paliku, es centos iemācīties labāk to savu darbu, es centos saglabāt labu attieksmi, smaidīt un vienkārši būt pazemīga. Un ziniet, kas ir noticis šodien? Pagājis laiks, bet tagad es esmu viņas labākā darbiniece. Un viņa man pagājušā nedēļā viņa teica, mums tāda situācija darbā, varbūt būs jāatlaiž cilvēku. Viņa saka, es citus atlaidīšu, ja vajadzēs, bet es gribu, lai tu paliec. Un viņa ir izmainījusies pilnīgi pa 180 grādiem. Un es zinu, ka tā ir pļauja tām sēklām, ko es sēju visus tos 2 gadus. Jo pēc augļiem, ko mēs novācam, mēs varam redzēt, kādas sēklas mēs esam sējuši. Ja tu sēji dusmas un kritiku un nosodījumu, tad nebrīnies, ka cilvēki pret tevi ir dusmīgi un kritiski un nosodoši. Tu tikai zinās par savām sēklām tad. Pravieša Obadas grāmatā ir teikts, kā tu rīkojies, tā notiks arī tev. Un ko tu esi nopelnījis, tas nāks atpakaļ par tavu galvu. Tātad mums jāsēj tas, ko mēs gribam visvairāk saņemt. Pareizi. Ja gribi pļaut naudas ražu, tad tev ir jāsēj kas? Nauda. Jo šis likums darbojas pilnīgi visur arī tavās finansēs. Ne tikai attiecībās un lauksaimniecībā. Un viens ļoti labi zināms pāns mums ir 2. Korintiešu 9:8, un tur ir teikts tā. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Ļoti liels apsolījums, un mēs visi gribam būt svētīti, pareizi. Un Dievs saka, ka viņš var dot tā, ka tev pašam pietiek un vēl pietiek citiem pāri, ko citus svētīt. Un turklāt ir teikts, ka vienmēr, tas nozīmē, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties uz ekonomisko situāciju, neskatoties, kā tev ir ar darbiem, Dievs tev vienmēr var svētīt. Bet šī panta sākumā ir viens ļoti svarīgs vārdiņš, un tas ir Dievs var svētīt, dot tev pilnīgi iztikšanu. Un krievu valodā ir tā rakstīts Bībelē, ir spēcīgs un spēj dot. Bet tur nav rakstīts, ka viņš obligāti tev iedos tajā pantā. Tas nenotiek automātiski, jo tad jau mums nebūtu kristieši, kuriem būtu finansiāls problēmas. Mums katram, es domāju, ir tādas, mēs pazīstam kādos brīžos vismaz. Un tad tā atbilde ir iepriekšējos 2 pantos, 6. un 7. Kas sīksta sēj, tas arī sīksta pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Kad mums būs pilnīga iztikšana? Tad, kad mēs devīgi sēsim savas finansu sēklas. Tad, kad tu sēsi bagātīgi, Dievs saka, tu pļaus bagātīgi. Ja tu sēsi skopi, tu nopļaus minimāli. Un ja tu to darīsi labprātīgi ar priecīgu sirdi, Dievs grib, ka mēs atdodam viņam savas finanses kā sēklu, viņš to izaudzēs, tu nezini, kā tas notiks varbūt. Un viņš tev sagaidīs ražu un ieliks tev atpakaļ tavā klēpī, jau pavairotu. Pasaule domā tā, ka tev jāpieturas pie taviem ienākumiem, pie kapitāla, tu nedrīkst tērēt to naudu, tev jātur, kas tev ir. Bet Dievs saka, ka tavs un mans lats ir kā sēklas, ko mēs iesējam, un no tā izaug naudas koks, ja? Pēdiņās. Ja? Bet tā jau arī ir, Dievs saka, tu iesēsi, tu nopļausi. Un Jāņa 12:24 teikts, Jēzus saka, paties, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Lai mēs varētu ievākt to savu finansiālo ražu,
tad manai naudai ir jānomirst. Pilnīgi, viņai jātop ir iesētai. Un man un tev tā ir jāuztic debes tētim, kurš tālāk parūpēsies par ražu tavā dzīvē. Un kāds varbūt tagad domā, es jau gribētu dot, man ļoti vispār patīk dot, bet man nav ko dot. Un tā nav patiesība. Tāpēc, ka Dievs saka tā, ka 2. Korintiešiem 9:10, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju. Tas nozīmē, tu sāc ar to, kas tev ir, pats mazumiņš var būt. Tu iesēji, Dievs to pavairo un tu sēji atkal. Tev ir ar ko iesākt. Un es jūs šodien gribu iedrošināt, ka jūs sējat droši un sējat ticībām, lai tu vari pļaut bagātīgu ražu, un lai tu arī var būt tas kanāls, ar kur Dievs var vispirms svētīt tevi pašu, visās tavās vajadzībās, un pārpilnīgi, ka tev paliek pāri arī citiem, ko dot un svētīt pārējos.